Nu ko? Labrīt! Šodien jūras svētku weekends. Uztaisīsim pēc kāda laba laika atkal vlodziņu. Šoreiz atkārtosim to pašu, ko pagājuši gadu, bet noteikti, ka viss sanāks daudzreiz savādāk. Tā kā šobrīd gatavojamies. Pulkstens mums jau ir 7:30. Puisīši gaida brokastis. Markusiņš, jā, gaidi ēst. Tomasiņš, gaida ēst. Kamera, jā? Kamera, jā. Markus. Kaķis jau pabarots. Nu, ko tu var neēdīsi tādu laiku? Tā kā tā, pabrokastiosim. Un tad jau taisīsimies. Man tas jau savākusi Elīna. Vakar jau visu savāca. Man to mantu nav tik daudz, nu vairāk tie visi filmēšanas materiāli un viss pārējais. Pabarojam bērnus un tad jau laižam uz to Ventspils pusi. Kā tu man jau sāk bļaustīties? Pudele! Pudele! Nu! Jā, cik priecīgs! Oi! O! Pats turēsi? Ko? Ņama, jā. Brokastis jāēd. Nu tā, beidzot esam sapakojušies. Bērniņi jau gaida braucienu. Kur tu mūsu lielākais dēls? Lielākais dēls šoreiz mums atrodas Kuldīgā, jo visu nedēļu pavadīja nometnē. Gaida mūs. Brauksim pirmais pakaļ Gustaviņam. Rudolfu viņus apcīt abi divi. Kuldīgā visu nedēļu nodzīvojušies. Un pēc tam, tad mēs brauksim tikai tālāk uz Ventspili. Tā kā jā, mantu kā parasti ir pusmāja paņemta līdzi. Ar tiem bērniem ir tā kā ir tā mantām un meitenēm. Man jau kā parasti pietiek ar vienu mugursomu kaut kā saspiest. Bet nu bērniem mums ir daudz mantu. Labi, ka mums tik liela mašīna ir. Bet vispār plāns ir tāds, ka mēs tagad aizbrauksim pie Lienes, jo Liena arī brauks, protams, pakaļ Rudolfam. Un šoreiz pievienosies mūsu vlogam un tripiņam arī Liene. Tā kā sākumā braucam pie Lienes. Nu kā, esam uz Katoļielas, laikam jā, pie Lienes atbraucām. Idāsim viņu savu Polo, lai būtu bišķi ekonomiskāk viņai tā braukšana. O, man uz bebis. Melnu zīmīti. Lina. Tā, Elīna kaut kur iesprūda. Reku ir Liena. Tu tur esi? Vajadzēja braukt iekšā. Ko tu gribēji? Man vajag braukt iekšā? Man nav mans jānis viņai. Labi, tu iebraukšu. Čau! Tā, nu labi, iebrauksim šitā, bet tu nestāv man priekšā. Jā, Iebrauc iekšā, kāpēc nestāv? Labi. Labi, iebrauksim pagalmā iekšā, lai mazāk mans jānes. Nu, čau! Jā! Nu, ko pārkārtosim mantas, jā? Tad Liena brauks mums ar mūsu Polo, bišķiņ pa ekonomisko. Tā. Kad šito, tad mēs atstāmies, es neņemšu to. Jā, tu var atstāt. Tiem līdzbrautējiem tev daudz mantas ir, vai tu nezini neko? Nu, vienai ir rokas someņa, otrai es nezinu. Vienai es pabrīdināju. Bet es nezinu, kā tālsāk. Šeit tu klienē, cik maz mantas ir? Nopietni? Jā. Nē, nu man ir ēdieni. Kas ir šoreiz? Tu pārstāji mani? Nu, nē, es jau man pārstāju. Man ir pilns visur. Mēs šoreiz mainītās lomās. Nu, jā. Oho. Nu, jā. Tā, mums tur bija. Reikals pastāstīs? Kas? Reikals ar pieriesi? Nē. Kaut ko meta? Jā. Ko tu meti? Pudeli? Nu jā. Tu biji bez vīga? Ko? Tas skatneizies, tas fiksjā vai? Jā. Bišķiņ karstums sāk parādīties. Tā, nu ko, Liena arī kur aizļožam man Polo. Un mēs braucam ar Fordiņu. Tā kā nākamā pietura mums ir ķipa Kuldīga, jā? Nē, tagad Kuldīgi braucam, jā. Pa ķipa uz Kuldīgu varu kaut ko pa ceļam piestāsim, bet pa lielam mums ir mērķis tagad Kuldīga. Braucam pakaļ Gustavam Rudolfam. Visa ceļa bija foršs laiks un tagad, kas mums te sagaida.
Šitas melnais mākonis. Sāk jau līt. Nu, mums jau līsta. Jums jau noteikti vēl nē. Nu tā, un tieši šobrīd virs Kuldīgas ir liels sarkans klucis ar lietu. Bet tas izskatās, ka uz kāda stundiņa būs. Ka pēc stundas jau arī vairs nelīs. Mums tieši vajadzēja arī pēc. Jā, mēs gan gribējām mazu pikniku uztaisīt. Kā pikniks laikam nesanāca. Dalīt tika ritīgi sabiezas, jo bija zībens, jā. Zībens bija normāls. Ai, kad gāzēm. Nu, tur no logā. Nu bija. Jā. Kā jau parasti meitenē padīja pārspīlēt, ka logā jau nu gan nebija. Jā, ka neko baigi dzirdēt nevar, jo lietas gāž, jā. To ir gāž, vienīgi jāstājās malā. Nu, nevajag jau stāties malā. Nu, lēnām brauc. Tas ir ļoti brauc. Nu, ko Kuldīgā esam? Lietas vēl joprojām līst, nekā vajadzēja pēc kādu brītiņu arī beigt līt. Tad tūlīt beidzot satiksim arī lielāko dēlu. Kaut kur jau tepat pie Vēnas Rumbas, viņi kaut kādā viesanamā. Tāli jāiet? Nu, rekumār, tiltiņā mums ir lēta. Laikam iešu. Ātrāk. Jā, man nedod lietas sargu. Labi, daču. Labš. Es uzliku laiku stundu. Tieši precīzi. No, jūs pēdējie palikāt? Pēc labs esi. Izpriecājies pa lietu. Kāpēc? Man pēdējā lietu. Man pagaidu mašīnā būs jākāp. Viss labi. Neko man nekāpelē. Apavi. Ejam pakaļ mantām. Ui. No. No. Mamma tev vēl ceļā ir. Jā, viņi jau brauc. Nu, kā jums te gāja? Sveiki. Labi gāja, labi. Labdien. Un kā jums gāja? Labi. Nu, pašiem mēnē jāprasa. Labi. Labi. Tā, nu kaut kā braucam pa Kuldīgas ielām, Gustav viņš mums ved uz kaut kādu kafejnīcu, kur viņi katru dienu gāja ēst. Ja mēs visi esam izbadējušies, tā kā pikniks mums nesanāca, kurš bija plānots, jo joprojām līst. Kā braucam pa Kuldīgas ielām. Lugītī, kur ir tālāk? Nu, jūs katru dienu gājāt šo ceļu ēst? Nu, ne jau pa šitu. Gājām, Nu jā, tur droši vien taisnāk var aiziet. Jā, var šeit apstājies. Man ir, ka mēs iznācām pa šajiem. Kā mēs tur tagad? Pēc tam tālāk gan būs jāiet tā kā, jā. Jā. Es brauc par pretēju joslu. Tā visā mašīna nesaprata, ko tu dari. Vienkārši brauc par pretēju joslu. Visi čapēda. Gadās ārē līnītē, jā. Nu, bišķiņ paskrējām pa Kuldīgu. Šitiem mazliet tika lietu slapiņi, bet neko nesaka. Viss kārtībā, vai ne, puikas? Lietutiņš patika? Ko? Tomas? Patika lietas? Jā. Pilnīgi bez emocijām. Nu ko, atradām tagad paēdīsim. Pirms to labi piedāvā. Paskaties, nepagāja, man liekas, pat 10 minūtes, kā mana karbonāda jau kāds. Tas saļanka, tāpēc buzupas visi. Nu tā, esam paēduši. Dot arī lietas beidza līt. Gustavs mums ieteica šo Stovie Rudolfu, jā. Bet ir feina, jā, bet ātri bija ko paēst. Ātri uztaisīja, jā, tā sacīs. Forši, ētiņi katru dienu gājuši ēst. Te noteikti var braukt un ēst. Jā, un te Pa lēto un pa ātro ļoti forši, labi. jā. Laba vieta, jā, iesakam. Tā, nu tad projām Kuldīgā. Esam paēduši. Nolik džemperīt, lai nav karsti mašīnā. Hei! Markusiņ, vai! Palīdēt visiņ. Ups, oi, ups. Iedarbināt mašīnu. Nu, iedarbini, jā, uz... Tā pamazām tuvojamies Ventspilī. Ir jau pirmās pazīmes, kad Ventspils tepat ir ar... Vai, ģenerātori! Jā, reku ģenerātori jau griežas. Izskatās, ka šeit lietas vispār nav bijis. Tad pilnīgi savs asfalts ir.
Tā arī man kartē it kā rādīja, ka tieši Kuldīgai gāja pāri tas lielais sarkanais mākonis. Visiem zibeņiem. Nu, dulais. Sveicināti Ventspilī. Neko, nu ko, Ventspils esam. Tagad mūsu pirmais objekts, kur mums vajadzētu, kur mēs iesim apskatīt, ir šī te jaunā skaistā ēka, kur pagājušajā reizē mēs skatījāmies pa logu un brīnījāmies, kas tas tāds būs. Un re? Tagad pārkings, man liekas, arī brauc iekšā. Jā. Tā kā brauksim, apskatīsimies, ko mums piedāvā Ventspils šoreiz. Tas smuka māja, ne? Nu, ļoti smuka. Mašīna nedaudz. Nu, protams, ka daudz. Cilvēkiem būs laika. Nu, bet tas kaut kā sevi piesaista, jā. Cilvēkiem uzreiz ir interese braukt šeit. Ja godīgi sakot, Ventspils man patīk to, ka te tiešām ļoti padomās par ģimenēm. Jā, bet Tā ģimenei, kur atbraukt, noteikti vienmēr būs ko darīt. Tur ballīte. Ballīte laukumā. Nu tā. Tā, esam sapakojušies un dosimies tūlīt uz to lielo skaisto māju tramplīne. Es domāju, ka tā būs slēpošanas trase kaut kāda pagājuši gadu. Mums bija viesnīca, ne viesnīca, bet dzīvokli mēs ņēmām turējuši tā Rimī, tieši tajā pusē, otrā pusē. Tur pa logu varēja redzēt toreiz. Tā kā tagad esam šeit. Vidi, tad smaiduļi! Nu ko, gatavi? Izslēdz ārā? Re, kur mūzika skan. Nu, es filmēju, kā mēs ejam iekšā, jā, paskatās laukumiņš, tad var atpūsties. Kaut kāds rituāla laukums liels. Un tad iesim iekšā, skatīsimies, ko mums tad dod. Cilvēki skatās, ka par daudz varētu būt. Tā vai pagad mums ratī jāpalīdz taču iebraukt. Mums arī jāfilmē. Ārā. Vai cik cilvēki, diezgan. Ne. Jāpastāv rindā. No! Bišķiņ jāpastāv būs. Viņi var iet izkodēt. Jā, re, kur rinda stāvēšanas laukumiņš, jā. Kas mums te ir? Kas labs ir? Pirmsskolas vecumā. Nevar. Pirmsskolas vecumā. Mēs šeit nedrīkstam tādu? Nē. Jūs esat jau skolnieki. Bet man tai neinteresē. Nu jā, tur bebīšiem maziem. Mazajiem pēdniekiem, jā, tad mēs par mazajiem pēdniekiem. Normāli mocīši. Tā, nu mēs rindā esam pēdējie, jā. Nu, būs jāpastāv. Tas laiciņš būs jāpastāv. Tas cik tur tā. Te ir bišķiņ sasniegts maksimālais cilvēku skaits, tāpēc arī nelaiž nevienu iekšā. Tā, mums bišķiņ plāni mainās, tāpēc, kad tā rinda ir neiespējams izstāvēt, jo tur nezinu, kad laidīs kādu iekšā. Tas nozīmē vismaz 2-3 stundas jāstāv un vēl nezinu, vai arī tā tiks iekšā, tāpēc mēs šoreiz to pasākumu skipojam. Vienkārši bez jēgas aiziet. Nu, mēs šoreiz atnācām bez jēgas, jā, bet mēs atnāksim rīt no rīta, pavisam agri. Būsim paši pirmie tiksim iekšā. Noskaidrojam, ka 10. taču nevar būt te iekšā un jau sākt pētīt visu, jā. Tā būs labāk. Tā mēs, protams, atbraucām tieši karstākajā stundā dienas vidū. Mums te notika tāda bēdiņa. Tāda bēdiņa notika, kad mēs izrādās atstājām Rīgā uz soliņa, kravējot mantas, visas Elīnas drēbes, visas kosmētikas un tā tālāk. Tad mēs tur stundu mazliet pabēdājāmies, piebraucām pie mola. Nu, Gustaviņš ar Rudolfu un Lieni aizgāja līdz molam, pastaigājās, kā tur Gustaviņš bija. Reinholds arī. Kas? Nu Reinholds arī, jā. Kā tur bija? Mēs palaigājām pakaļ viņiem. Aha, bet forši bija, vai ne? Tā. Jā.
bējuši diezgan, vajadzētu pa kreisi griezties. Labi braucam taisni. Pa citu ceļu aizvedīs. Bet nu, viss ir veiksmīgi, labi, ka mums ir tik labi kaimiņi. Sazvanīju kaimiņieni, kaimiņi sazvanīja vēl tur vienus kaimiņus. Noskaidroju, ka kaimiņi tomēr tās mantas atrada, paņēma pie saviem, katrā ziņā būs pieejamas un nekas nav pazudis. Viņi ir slubi, ka mums šobrīd nav nekā priekš Elīnas, ne pelkostīma, ne kosmētikas. Bet tāpēc mēs braucam tagad risināt šo lietu, brauksim uz Pepko, paskatīsimies, ko mēs tur labi pa lēto varam paķert. Ja ne tur, tad brauksim uz Tobago. Pepko glābs jūs visās neprastās dzīves situācijās. Elīnčiks tika pie jaunām baltām biksiņām, uziņām. Nav jau tā, ka viņi nevar Pa krekliņš tāds arī? Krekliņu vēl nopirku. Nu, vajadzēja, jā. Kā, es teikā tā kleita apakšā? Tu biji kleita tikai, nu labi. Tā, tagad brauksim uz Rimčika, vēl kaut kas laikam jānopērk. Kas mums tur piedrūka nopirkt? Peldbikses. Peldbikses Elīnai piedrūka. Šodien pilnībā nekas pēc plāna nenotiek. Tikko 2 stundas novazājāmies pa Ventspili, meklējot Elīnai peldkostīmu. Nesekmīgi, jo Rimī prasa pa peldkostīmu kaut 40 eiro. Nereāli, priekš vienas reizes, jā, nu, viņš ir baigais uzcenojums. Bet, nu jā, nu, izbraukājām vēl visādas citas veikalas. Pepko arī nebija peldkostīmu un arī nokavējām, vismaz Humpalnieku arī gribējām, bet nokavējām 5 slēdzās ciet. Tā, kur jābrauc vēl taisnīm. Nu jā, nu neko darīt, nu Elīnai šoreiz nesanāks peldbaseinis, tā kā aizvedu tagad viņas līdz dzīvoklim ar bebīšiem. Un braucu es uz akvaparku pie Gustava, kur palika Liene ar Rudolfu Reinholdu. Viss pilnībā šodien, pilnībā nekas pēc plāna, nu, neviena lieta. Kaut kāda debīla diena. Un vispār kaut kāds mēnesis fāzes mēs sastājušās kaut kur ne tur, kur vajag, tāpēc vakar nav šausmīgas avārijas notika. Visur. Es nezinu, kas notikās. Tā bijām baseinā, nē, bet ūdens. Tajā tur. Piedzīvojam parkā. Neko nenofilmēju, jo baigi arī negribējās tur filmēt citus cilvēkus. Jau, kas tad tai? Iedod čipsīti. Iedod čipsi, viņai stopi. Čipsi. Nu, pagaid, viņi nevar izvēlēties tagad. Viņš nemāk palidot. Nezinu. Jā. Mamma. Neko mamma smējās. Ko ņirdz? Neko tētis staigā. Pagaid, uz mašīnu var aizgat pa šajieni. No? Ko pameti bērnu? Ko? Tētis, augšā mamma. Izskatās pēc tētis. Zēl izskatās pēc tētis, un tas izskatās pēc mazuļa. Un tā tad augšā izskatījās vēl pēc mazuļa. Aha. Nu jā. Paplunčājušies esam. Nu, forši bija, jā. Nu, ieradāmies dzīvoklī. Bija veikalā. Nopirku šo to. Tagad, oj! Braucam, nu spiežam 4. stāvā. Hojo! Mamu! Mamu, nā! Papalēj manu bišķiņu. O, ko dudu? Nu, tu puisīši guļ. Mums tur sauļojās, mums te. Un tās mums te dzīvoklis ir, jā. Nu. Liekas, ka mēs slimēt, man liekas, temperatūra ir. Man kā augsts arī ir, tā nebija paši dzīvoklis. Nezinu, cik tālu es novedis. Jā. Vīrietis man būs vainīgs, vai ne? Nu, bet kurš tad cits? Nu, ne jau. Kurš tad cits? Kurš sievietēm vajag kādu pavainot? Nu, kurš vajag uzklausīt? Tāpēc jau mēs esam vīrieši domāt, vai ne? Jā. Un tā jāpaskatās, kāds dzīvoklis vispār izskatās. Tā, te ir lielā guļamistaba. Tur izskatās kādām priedītēm. Mēs te Markus viņu bišķiņ pastaigāsimies, ja? Parādīsim dzīvokli.
Bērnu istabiņa. Spēlēt zombiju. Vakariņu laiks. Pāēdīsim. Mums te virtuvīte. Vedīsim. Ko mēs ēdīsim? Pusdienas. Nē, bet vakariņas. Vakariņas. Mums būs kartupelīši mežotnes. Jā? Un sēņa mērcīte. Nu tā ir sācies svētdienas rīts. Ceru, šī diena sanāks vairāk pēc plāna nekā vakardiena. Nu, pēc sajūtām ir interesanti arī tas šodien. Neglās, lai. Jā, tikko bija izteigāt lunģīti pa rajončiku, meklējot kafiju. Mums domāju aiziet līdz veikalam Rimī, bet sapratu, ka var arī kādu automātu paķert. Palīdzēju sēdniecei noņemt 3 karogus. Tā kā kaut ko esmu pastrādājis arī šodien. Un kas vēl tāds jauns ir? Nu, ko es teikšu? Es teikšu to, ka varīsim izsolis jau uzreiz, jā? Es domāju, ka jā. Pēc tam saliksim iekšā viņas apatīs. Jā, visas. Tagad plāns ir pabrokastot, jo 10. obligāti mums ir jābūt. Obligāti jau nav jābūt. Nē, ir obligāti jābūt, tagad ir jābūt. Es negribu stāvēt rindā atkal. Baigi interesanti tā Ventspils kopsumā. Te gāju pastaigājoties, meklēju to kafiju. Nu, rajons ir tās mājas tā kā Ziepniekalnā, Purčikā, Pļavniekos, bet, nu, iekšpagalmi sakopti, neviena bedrīte, un viss tik smuks sakopts. Rotaļ laukumi, bruģīts, paskaistās, kā ārzemēs. Dublis numur 2. Mēģinājums otro reizi tikt iekšā. Vizi, zuzi, zum, kā aizmirst, kā saucēja, ka puikas skries jau ieņemt vietu. Jā? Rindu. Mēs skriesim, Jā, kamēr mēs izņemsim ratus, tikmēr viņi ieņems jau rindu, un tad jau mēs cerams, ka tiksim beidzot šodien vismaz te iekšā. Bet šodien es domāju, ka jebkurā gadījumā būs mazāk cilvēku. Kaut gan mēs esam tagad bišķiņ pār 10, jo mašīnas jau ir sābraukušas. Bet, nu, noteikti 3 reizes, 4 reizes mazāk nekā vakardien. Tā kā ķeram ratus ārā un laižam. Nu, ko lietas līst? Cerams, ka pēc stundas beigs līt, lai mums varētu sanāktu kaut kas arī Lemberga hūtē. Pašlaik jā, tur jau ir kaut kāds zilas debesis mazliet jau kaut kāds lien ārā virs jūras. Pēc prognozēm arī kaut kādu stundu. Es domāju, ka mēs šeit pavadīsim kādas 3 stundas droši vien. Es nezinu, atkarībā, kas mums te būs, kas mums te sagaida. Ko mēs tagad redzēsim, kas mums te sagaida. Galvenais, lai mums nesagaida atkal rinda tāda pati kā vakardien. Jā, nu ko, iesim iekšā. Orekais. Pārēķina, man vēl vazajā noņem nost. Paldies! Tad nevarēja uzsēdīt kaut kādas tādas. Automātiskās? Varēja, laikam. Tiešām varbūt automātiskās duras. Kas? Tāda pati rinda. Nopietni? Kur puikas jau stāv rindā? Neko vismaz tur rindā stāvat. Maleči. Bet tā vismaz tiksim iekšā, jā, vakardien bija. Vakardien bija maksimālais cilvēku skaits un nelaida nevienu iekšā vispār. Kā mēs ar Lienei, kas notiek? Mēs nopirksim biļetes arī Lienei, droši vien, pajautāsim. Nu, gan jau viņa Liena atnāks. Es domāju, jā, kamēr mēs... Nu, kad tev to aciņu dēļ viņu. Vakardien nebija tik traki izskatās, kā būtu iedzēlēs kāds kukainis. Kā tu iedzēla? Nu ko, esam iekšā? Beidzot, esam iekšā. Rinda īstenībā palika mazāka pa brīžam. Nu, sākam skatīties, kas mums te notiek. Magnēta prikoli. Kaut ko. Rodas gaņa. Te var kaut ko no magnētiem būvēt. Spēlēties. Baigi. Šis vēl viegls. Šo te ir grūti dabūt nost, tur pielīst. Tiguši. Grūti. Hello. Paņem mašīnītes. Jūs saliekat visi virsū. Vajadzēja palaist vienlaicīgi. Jūs jau vienlaicīgi nepalaidāt. Tā, kas mums te notiekā? Te kaut kas jāatliek augšā. Nē, reku, skaties, šita te bumba jāieliek ir augšā. O, aiziet. Sarkanais. Es zināju, ka tā vajag.
Visas vajag vienlaicīgi palaist. Jā? Nu jā, tā būs interesantāk. Wow, Dodo! Kas te ir? Wow! Es apņipījos, te eitu! Wow, te ir smuki. Smuki, jā. Baigies pogu istab. O, ir orgāns. Tev acis smukas, Gustav. Acis smukas. Un lūpas. Manā lūpas aizies. Laika mašīna. Ir normāls maidi, skaties. Jā. Roku izpārta, caurī ribā. No. Nu jā. Tas ir visās kaut kādas zombijas. Zombija visās. Virtuālā simulātoru zona. Karavadiem vēl. Bet lai tikai no 10 gadiem. Gustavam ķipa ir 10 gadi. Ķipa 10 gadiem. Tur alkohola reibumā pabrauc. Bet tur man alkohola reibumā viss notiek. Viņš var pamēģināt. Griezīsies, jā? Es tev uzvilkšu brīvles, tad tev būs jāizvēlās viens no portāliem. Vienā portālā labirints, otrajā portālā ir ložatas, kur jāatrod viens liekais priekšmets, jā? Tad tu izvēlies, kurā tu gribi iet iekšā. Es jau izdomāju. Nu, viss kārtībā tev ir? Gustav, tu saki, jā, ja kaut kas nav. Kurā portālā tu iesi? Tagad tu ej uz labirintu, jā? Tos ies uz labirintu. Tagad tev ir jāatrod izēja. Izēja tur tikai ir viena. Pagriezies otrādi. Vai, kur ir kaut kur eja? Tev ir jāiet un jāmēģina tikt laukā no tā labirinta, jā? Tā pa labi vai pa kreisi? No. Un tu nokriti no 57. stāva. Pamēģināšu, es pagaies vienreiz. Labi. Lai tu vari. No. Pagaies pamēģināšu tagad. Tā. Oi! Nē, tas kā nedrīkst, es jau mēģināju. Oh! 1,88. Tu esi ātrāk noskrēju. No, mamma. Simtais stāvs. Arī šūs. Tas liekas, te liek bija jāsaka. No. Ejam. Iet. Vāt, šīreiz ir daudz. Grūti, taču. Bišķiņ ir... Oi, jāpaliecās, jā. Nav tik traki. Tev pārkā pāri. Jūs tur lienā, es jūs neredzu. Es uzkāpšu jums virsū vēl to, es jāpšu pāri. Nu tā pamēģināsim zemestrīci. Mēs esam zemestrīcā. Iekāpjam. Spiet, starp pogu. Opā! Esam gatavi? Tikai 4? 4. Jā, pa smagu ir. Esam pa slavu. Es kratos 9 ballēs un es vispār nejūtu. Tā kā brauktu pa bruģi. Bruģi. Jā, vienkārši mašīna brauc pa bruģi. Bet tās ir 10 balles. 10 balles. Nekad nav bijušas. Nu... Šitas ir tāds, ka... Parasti vecrīgas brauciens ar kaut kādu zemu bembi vienkārši. Vai ne? Mazliet piekrita, bet nekas tāds īpašs. Bet, ja tu sāku zemi tā kratīt, nebūtu. Nu, jā. Nu, tā brauksim ar liftu, paskatīsimies, kā no augšas izskatās. Gustav! Kur mamma? Mamma ir augšā.
Nu, jā. Nu, te var ārā pasēdēt. Tad kāds vilcienīgs? Un tas, ka parasti mēs braucam. Uzkāpjam augšā. A kā var tur? Jādara. Jā. Pusstundu laika līdz tam vilcienam. Ja mēs nokavējam, tad mēs nevaram braukt šo vilcienu. A kā tur var tikt augšā? Pa malu? Tiezim, vajadzēja brīlis paņemt. Atstāja viņas lejā? Un kas? Un tepat arī atstāja viņas, tikai ne pret sauli. Tas dullēs tur nevar? Tu var uzkāpt augšā. Ā, neka trepītis, ne? Tas dullēs kaut ko neizies maniem ratiem. Kāds dullēs? Vai es te pastāvu? Ā, un te reka var pienākt klāt vispār tā. Vispār šai augšai. Reta kājiņā. Un tā viņš. Ko tu redzi? Viņš ir Ventspilī, jā? Nedrīkst! Nu! Nedrīkst! Tā varam uzkāpt augšā. Pašā augšā. Es esmu visaugstāk. Tā var visu apskatīties. Ventspilī. Jāuztais kādu bildīt. Skrienam lejā. Līna skrien arī aizmugurē. Kaut kur skrien. Mums jāapspēja pa 20 minūtēm tikt uz vilcienu. Kā jau parasti tieši tāpat kā pagājuši gadu. Atkal kavējam mazliet, lai paspētu uz vilcienu. Oi, šitas vlogs tāds skriešanā vienā sanāk vien. Pat kur mēs pēdējais bijām? Laikam Vizijumā. Nu jā, pēc Vizijuma mēs saprotam, ka mums atkal jāskrien ir uz Bānīti, lai paspētu ar viņu pabraukt. Un, protams, ka mēs aizskrējām uz turieni pēdējā mirklī. Bija palikuši kāds 2 minūtes un šoreiz netikām tur. Tāpēc pataisnām braucam uzreiz uz Lemberga hūti. Šobrīd jau esam Lemberga hūtē. Puiši kaut ko tur daudzās ar kaut kādiem akmeņiem. Vai ko viņi tur izmeklē, es pat nezinu. Nu, kaut kādas sūdzes jau, protams, ka taisa. Plāns tāds, ka laikam ar vilcienam mēs aizbrauksim tad atpakaļ vismaz. Es domāju, no šeienes būs mazliet mazāka satiksme un laicīgāk mēs droši vien izplānosim, ka varētu pie tā vilcieniņa pieiet. Tā kā mēs nekad neesam braukuši īstenībā no šī gala uz to busi, tad šoreiz būs savādāks maršruts. Tad sapakosimies un tad iesim izklaidēties pa hūti. Vispār, ja godīgi, šoreiz bas cilvēki. Pēdējo reizi mēs bijām, tad bija daudzreiz vairāk. Cilvēki nav vēl pamodušies vai šoreiz nav atbraukuši. Varbūt uz Vizijumu visi ir. Varbūt arī Vizijumu, jā. Jo tur diezgan daudz cilvēki ir. Bet es neesmu sajūsmā pa Vizijumu. Jā, Igaunijā noteikti Tartu ir daudz plašāks H centrs. Bet nu vienreiz atbraukt uz Ventspilī, aizbraukt uz turieni ar bērniem, tas nekāda vaina paskatīties. Kaut kas jau bišķiņ savādāks arī dažas lietas bija. Tas tomēr nebija H centrā. Nu, viss pa vecam. Sākam kafiju. Tas jau izvēlējās 5. Jā. Bet ņem komplekti, jā? Vai nē? Bet tas ir komplektā? Nopirkām biļetes, paņēmām to visu komplektu. Plus vēl to, kas nebija tajā komplektā, to palēkātu batutu. Un kameras ļaukšanu šeit norakstīt atsevišķi. Un, protams, ka ģimenes kartē 3+ arī bija atlaidīta 10%. Man liekas, kaut kādi 15 eiro, laikam sanāca. Man liekas, pat bišķi mazāk. Sākam štukot par pusdienām, bet mums ir tāda vilšanās. Mums galīgi nešķiet, ka šeit būs tik garšīgi kā pagājušreiz. Neteiksim, ka pagājušreiz bija garšīgi, bet bija okei. Bet šoreiz galīgi te nekas neuzrunā. Kas tur bija tā augstā zupa? Tad baigi, nezinu, tā kā ūdens un sajauks. Ir kāda iedāts augstās zupa, kad ir forši tāds krēmīgi ar to kefīru, jā. Bet ir tāda dažas, nezinu, tā kā ūdens ar krējumu sajauks. Tā kā šoreiz ēšana šeit nesanāca. Bet es tā kā atradu Googlē tādu vietu kā Ērmanītis. Iespējams, brauksim uz turieni pārējais pusdienas. Kaut kas līdzīgs vakardienas kuldīgas sēstuvē. Tā mājas virtuvīte un palēto izskatās. Ja Gustav viņam nopirkām šo te ledus dzērienu, ēdienu, valsts nezinu, kas tas tāds ir. Bet ir vilšanās, vai ne, Gustav? Nu, garšas galīgi.
šmaucās. Šeit nevajag pirkšņu to. Labāk saldējumu. Vai ne, Rudolf? Jā. Nu, kas man cita atliek? Atgādās uz šeit trakajā pasākumā. Ko es atkal parakstījos aktu jēziņā? Nevajag, Gustav, ne! Vai ne, kurš man tu šauj? Gustav! Neko neredzu, kas te notiekās. Nezinu, kas te notiekās! Bērni turpina atrakcijas. Spēlē basīti. Nu parāda, ko es māku. Skaties! No. Vai trāpīt grozā, Gustav? Vai parāda klasiku? Nu gandrīz. Gandrīz, bet gandrīz jau neskaidrā. Jā, šogad kaut kā baigi maz cilvēku. Puikas pat divatā tika braukt. Cīņa var sākties. Aiziet, apmet salto. Nē, bet pagriezies. Tu esi karuseli. Atā! Vai mēs Rudolfam bišķiņ bailes. Tad mēs brauksim divatā, ja? Opa! Nu sēdies kaut kā iekšā. Mēģināšu turēties. Man cepuri vajag nulūkt. Aizies pa gaisu. Kaut kur vajag turēties par šām lencēm, ne? Vai nevar? Gatava? Jā, gatava. Reāls besis, ka gribās ēst. Uz vēl ir tie bērni jāizkliedē. Neko šāds mums pēdējā atrakcija. Laikam vēl kāds 3 reizes jānobrauc. Jābrauc ir Rudolfu, tas ka viņam bail vienam pašam neskapēc. Pistaņš mums pa priekšu. Nu lai jau tiek bērnam prieks. Tikām pie ēšanas. Vēl neesam tikuši, bet atbraucām uz kafēnīcu Ērmanītes. Gan kā Vērmanītes, tikai Ērmanītes. Nē. Šito. Kas mums izvēlēja. Jau katrā ziņā izskatās labāk nekā tur kalnā. Tas ir, jā? Jā. Nu tā, nu tad beidzot būsim tikuši pie ēšanas. Bet varbūt pēc tam. Patirties. Jā. Jā. Šities taisās kaut kur soļot. Vai cik labi šūpojās. Paskat, cik labi šūpojās. Esam labi pāēduši, ļoti labi. Lēķam labi. Šķīvi ir gandrīz tukši. Un Liena, kā tu jūties? Labi. Vai tu gribi gulēt? Jā, Liena grib gulēt. Liena paņem, neaizmirst mazos paņemt, savādāk līdē. Nu, tu neejā laukā tad. Kur jau prašuļi. Zīmākam no Ērmanīša. Ērmanītis. Ērmanītis ir divās nosaukums. Nu, kā Vērmanīša nošpikoja no Rīgas. No Vērmanīša līdz Ērmanīša. Nu tā pēdējā izklaide. Tomēr beigās izlēmām, kad atbrauksim uz to pludmali. Uz to akvaparku arī šeit. Jūs jau vakardien ļoti gribēja. Šodien tad vismaz labāks laiks. Šodien nav jau tas siltākā diena. Bet katrā ziņā ir labāk nekā vakardien. Cilvēka mums gandrīz nav vispār. Tieši tāpat kā bija toreiz. Viss
Viss laukums ir tieši priekš mums, vai ne? Tikai priekš mums. Paskatieties, cik mums vajag. 3 cilvēki šeit, 3 cilvēki tur. Un viss. Nu, tu vēl sausa? Ko? Vēl neesmu noskaņojusies. Ka jāsaka zelteno, ne? Ejam? Tā, laiks slapināties. Nu, aiziet. Ai, sākumā grūti, ka mēs slapinām. Kas? Nepatīk. Kāpēc? Augsti. Nu, augsti, jā. Bišķiņ ir. Vismaz džakūti tik labi silti. Viņš tik kamēr patīk. Jā, labi. Bērni ir laimīgi. Nezinu, tikai tas vīņas. Pārā sakās. Pagājušais bija tāda lieta, ka nevajadzēja ņemt nekādas riņķes, bet šoreiz tur ir kāda riņķi pielikti. Laikam pa oranžo trubu tagad ir jābrauc riņķi. Pagājušais mācām bez visiem riņķiem. Kas tas ir? Obligāti vajag, jā? Obligāti jāņem riņķis ir, jā? Riņķis ir pa zaļo, bet pa zaļo var nevar uz bez riņķa. Kas nav obligāti, jā? Jā? Labāk slīd, man liekas, ne? Bišķiņ ātrumiņš. Normāli. Nē. Jā, kamera ir ātrāk. Tas normāli slīd. Gatavā? Laidīsim kopā. 3. Jā, gulta. Tā būs ātrāk, ja būsies jau ātrāk. Būs 3, 2, 1, aiziet! Ai, kaut kur augstā viņi ir. Aiziet! Vai... Tur mamma! Mēs visi izplančājušies esam. Veiksmīgi tikām ārā. Ūdens īstenībā silti, ūdenī silti, bet ārā no ūdens bija pavērsts. Ūdenī man bija labi, bet tik līdz ārā tā drrrr. Bet cilvēku māstoties, tas ir labi. Tā kā, nu tagad, kas mažo. Viss iekšās. Jā, un tad braucam tagad atpakaļ uz Rīgu. Tā, apstājāmies pie Ūdrakalna, aiziesim skatu torni. Paskatīsimies, kāds skatu tornis ir uz kaut kādu skatu. Nebija tālu jāiet, ka mašīnas tur patās. Un nekur pienācām, jau tornis te patās. Kāpsim augšā. Tuks līdzīgi ogrē. Apmēram, bet man liekas, ka šis nav tik augsts. Varbūt ir tāds pats. Viņš paši šūpojās arī. Jā. Vai tad? Ir bišķiņ. Pastāv. Bišķiņ, jā, var redzēt, jā. Bišķiņ. Bišķiņ šūpojās. Iedomājies, kas notiek, ka te ir... Ka te ir tās rītīgs vējš. Ka vējš? O, nē, viss nedarēt, jā. Vēstuli, kas tas tā? Mēs varam īsti iežacināt. Mīti vāpni labi nevar visu paskatīt. Ko? Nu, vēstuli. Tur ir tik augstu. Tur arī labs skats. Jā. Nākošais brauksni. Kosmos ezers. Hošas tā. Tas visiet Bumbiņkalnā, Rīgā. Apmēram tas pats tikpat augsts. Uzkāpām, apskatījām, viss smuki, apkārt zaļš. Smukas priedītes. Tad skrienam atpakaļ, tāpēc, ka jau bērni rauda. Tā izrādās, ka Gustav viņš arī grib uz torni aiziet, jā? Jā. Paskatīties. Mežu no augšpuses. Tad aizskriesim arī ar Gustav, viņu uzkāpsim augšā. Paskatīsimies. Mēs ejam, pa mežu ejam. Varavīgi.
vēl smukāk izskatās. Paskaties tā. Es nevaru nofilmāt. Man vispār filmēšu.